Labdien! Mani sauc Lolita Dalbiņa. Es esmu ārste psihiatre un kognitīva behaviorālā terapeite, jeb KBT terapeite. Ko tad tas nozīmē KBT, šis saīsinājums? Kā kognitīvs nozīmē saistīts ar domām, savukārt B ir behaviorāls saistīts ar uzvedību. Tātad būtībā domu un uzvedības terapija, kā mūsu domas ietekmē mūsu emocijas un mūsu uzvedību. Tas, ko mēs KBT saprotam ar aburto loku un saucam par aburto loku, ir lūk šāda te schēma, kā dažādās situācijās mēs interpretējam notiekošo, kādas automātiskās domas mums parādās par šo situāciju. Šīs domas savukārt rada kaut kādas emocijas, un emocijas parasti nāk kopā arī ar ķermeniskām reakcijām, un tās emocijas savukārt ietekmē to, kā mēs rīkojamies. Tās motivē mūsu uzvedību, un šī uzvedība, ja tā nav mums palīdzoša, tad mēs varam atkal attapties, ka mēs nonākam līdzīgā situācijā, līdzīgās automātiskās domās un emocijās, un tā mēs arī riņķojam par šo aburto loku. Būtībā tas ir tas, ko mēs arī KBT cenšamies darīt, atšķirtināt šos dažādos aburtā loka elementus, saprast, kas notiek un kā tikt ārā no šī aburtā loka. Un tas ir arī tas, uz ko es gribētu jūs aicināt, piedalīties grupu nodarbībās, kur mēs gan pāros, gan grupās centīsimies to izdarīt.